Pārsvarā visi jau domā, ka mākslīgo intelektu var tikai lietot. Ka tas ir kaut kas, kaut kur atrodas un pieslēdzies pie viņu čato, bet tur nav naudas, tur tu maksā viņiem, tur tu esi, principā, klients. Piekrīt, jā. Tā nianses ir, kuras tehnoloģijas mēs esam spējīgi kā nācija attīstīt un izstrādāt. Jā. Es domāju, ka tur, lai tas mākslīgais intelekts balstās šodien uz milzīgu enerģijas tēriņu, ja? Tā kā jūs tur paprasat vienu maģistra darbu izrakstīt, jūs jau nezināt, cik tur kilovats kaut kur nosvilina kaut kādā datacentrā. Ja? Un beigās ir jāsaprot, vai tā pievienotā vērtība no tā intelektu, kas tur nāk ārā, vispār nosedz to patēriņu. Un es baidos, ka šobrīd vēl nenosedz, ka jūs visi neto negatīvi ejat ar to enerģiju. Jūs nenormāls enerģijas resursus izšķiežat, lai kaut kādas jaunas lietas pamēģinātu. Varbūt, ka šajā posmā tā vajag, ja? Es jau to neapstrīdu, bet principā jāsaprot, ka tas nav tāds viennozīmīgi pozitīva lieta. Tur arī ir aizmuguri visai tai lietai. Jā, skaidrs, un mākslīgā intelekta cenas tikai augs. Tas ir vispār, tas ir skaidri redzams un visi to paredz. Līdz ar to visus šobrīd uzsēdina uz tā mākslīgā intelekta un tūlītām visi sāks maksāt.